bija reāli robeža, muitas robeža starp Latviju un Lietuvu. To mēs visi esam aizmirsuši. Toreiz es biju Saeimā, es viens no deputātiem, kas balsoja gan par pievienošanās NATO, gan Eiropas Savienībai. Toreiz tas likās kā tāds neticami piepildīts sapnis. Protams, optimisms bija bez izmēra tajā laikā. Vai ir attaisnojies viss? Faktiski es teiktu, ka ir. Mēs, protams, ikdienā mēs katrs redzam to, kas jau nav līdz galam sakārtots, mēs redzam nepilnības, tā ir cilvēka daba. Bet, ja es tā padomāju, tā fotografiski, kā bija toreiz un kā ir tagad, lielā mērā diena un nakts, ja mēs padomājam par mūsu drošību. 94. gadā izveda Krieva armiju no Latvijas, to es labi atceros. Mēs tad 10 gadus vēlāk jau iestājāmies NATO. Ja mēs nebūtu toreiz iestājušies, man liekas, mēs katrs Latvijā saprotam, ka tas, kas Ukrainā 14. gadā notika, varbūt nebūtu Ukrainā noticis, varbūt tas būtu Baltijas valstīs noticis, ja mums nebūtu tā NATO aizsega. Tātad mēs jau baudām mieru, ka mēs redzam, ko mēs redzam 9. gadā, kas Gruzijā bija, kad Krievija iebruka 14. gadā Ukrainā. Mums nevienā, ne otrā reizē tieši nekas nedraudēja, un pēc 14. gada NATO vēl uzsāk gaisa patrulēšanu Baltijas valstīs. Tātad mūsu sabiedrotie ir uzturējuši savu solījumu, un, protams, mēs kā sabiedrība, kā valdības esam arī ieguldījuši savā drošībā, un kad cilvēki paši tātad mēs esam aktīvi piedalījušies, ka mums prasīja. Arī mūsu karavīri devās, piemēram, uz Afganistānu, un daudz jau tajā laikā varēja uzdot jautājumu, kāda mums interese Afganistānā. Mums kā Latvijai varbūt nekāda tieša interese nebija, bet mēs zinām, ka ja sabiedrotie prasa, mēs atsaucamies ar domu abstrakt, ka ja mums kādreiz vajadzēs, viņi atsauksies. 14. gadā mums vajadzēja gaisa patrulēšana sākās, un šodien mums jau veidojās ne tikai tie bataljoni, kas jau ir, bet jau brigādes izmēri. Un gan kanādieši, gan itāļi, gan spāņi, arī Savienotā valsts karavīru vienības pastāvīgi Latvijā. Un tas ir viss pateicoties tiem lēmumiem, kas pirms 20 gadiem tika pieņemti. Tas ir tāds no NATO puses, no otras no Eiropas Savienības puses. Mēs jau, es pats atceros kā uzņēmējs, atceros, ka bija ledus ražošanas uzņēmums, Lāču ledus, un mēs tur arī saldētas preces un desas un saldējumus un tā. Un es atceros pirmo reizi, kad sarunāju Lietuvā pārdot ledu. Un es braucu šoferim līdzi, lai redzēju, kā tas ir un kārtot papīrus. Mums pagāja kādas 5-6 stundas izbraukāt Lietuvā, tur pārtiks veterināro dienas, tur muita un tur mūs dzenāja tas nebija no viena kabineta uz otru, tur bija jābrauc lielāki gabali, kamēr to visu izdarīt, jo bija reāli robeža, muitas robeža starp Latviju un Lietuvu, un to mēs visi esam aizmirsuši. Tās robežas nav, un kopš mēs esam Eirozonā, mums agrāk bija jākonvertē nauda. To taču man bija pastāvīgi uzņēmumā, es atceros, tā bija vienmēr zaudējuma pozīcija, bankas konvertācija izmaksas. Vienkārši izdevuma pozīcija. Tas viss ir pazudis, un tas vienotais tirgus, viņš nav ideāls. Precēm viņš lielā mērā darbojās pakalpojumos. Mēs redzam, ka aizvien viņš nav pilnveidīgs, bet šis ir tas, pie kā ir jāturpina strādāt. Bet ar darbspēku kustību, kas ir gan, ka mūsēja var doties ārzemēs, bet arī no ārzemēm var braukt uz Latviju, ka tā kustība ir brīva, ka nauda, preces viss brīvi kustās. Tas nav Dieva dots, tas ir, kā saka, rūpīgi izstrādāts un manuprāt, atpakaļ skatoties ļoti tālredzīgs lēmums, ko mēs kolektīvi pieņēmām. Man pašam vienkārši gandarījums, ka es esmu viens no Saeimas deputātiem, kas tajā laikā par to balsoja.